Sveicināti, dārgie studenti! Mēs no jauna esam jautājumu un atbildes. Sveicināti, Moše! Paldies, sveiki visi! Un tā, tagad sāksim no jautājumu Klaudiju saistībā par mīlestību. Kas ir īstā mīlestība? Mīlestība, kas ved mūs pie radītāja, vai varat to aprakstīt, kas tas ir? Kā tas saucas? Tā ir mīlestība, kas nav atkarīga no kā. Tā ir bez atdevis mīlestība. Tas, ka es neredzu nekā atradēju, man nav svarīgi, ja kāds zina, ka es kaut ko daru priekš viņa labu. Es pat nezinu, ka es daru to labu priekš radītājiem. Tas ir iespējams kaut ko darīt. Tas beznotiekuma mīlestība. Un cits jautājums no Itālijas. Es gribu piebilst, kāpēc tas ir grūti to aprakstīt vārdiem, jo tas neeksistē mūsu pasaulē, tāpēc mēs nevaram to aprakstīt. Un tā, otrs jautājums no Frančesko. Čautā. Ja es daru kaut ko labu, tad es apmierinu sevi savu patmīlību. Es atbildētu, ka mūsu pasaulē mēs atrodamies it kā kādā kastītē. Visu, kas mums ir, tā ir kastīte, kas tā ir pašmīlība, tā ir programma. To, kā mēs domājam, jūtam, mīlam viens otru, kā uztveram to realitāti. Kā Rabašs mums saka, no tiem laikiem, kad cilvēks ir radīts, viņš ir radīts kā pašmīlīgs. Tā ir mūsu dabīgā programma. Bet, kad mēs pārējām uz citu dabu, tas ir pretēji dabai, tas ir nozīmē mīlēt citus, tad mēs sākam just otrus kā arī savu daļīgu. Tad jūs sākat tos mīlēt. Jūs gribat tos mīlēt. Un tad sākas visi jautājumi par nodomu, kā strādāt, priekš kā strādāt, tāpēc, ka jūs jūtat, ka tā ir jūsu daļiņa. Protams, jūs viņus mīlēsiet, jūs viņiem atdosiet, jo tas viss ir jūs, es gribu salasīt, viss sašķirtās daļiņas ir uz kā vienu veselu. Un pēc tam, priekš kā jūs to darāt? Priekš sevis savu apmierināšanos, tas viss. Realitātē atdeve, bet arī tur ir sevi jāpārbauda. Un tur jūs pārbaudat savu nodomu, jūs gribat sasniegt savu līdzjūtīgu radītājam, un radītājs arī vēlas, lai jūs būtu tāds kā viņš, tāpēc arī jūs nodarboties ar atdevi. Un tā, sākas spēle, bet līdz šim mūsu ceļš tikai priekš tā, lai apzināties, redzēt skaidri, ka atrodamies šajā programmā, šajā kastītē. Un mums ir patiešām tāda vēlme iziet no šīs kastītes. Un mums šeit pieminēja, kas attiecībā mīli sevi, ka es mīlu to, kas sevi pašu. Tas ir, ka es kā visu gribu priekš sevi. Un tādā veidā, ka es mīlu sevi, man arī ir jāiemīl kāds otrs. Tas nozīmē bezatdevis mīlestību. Un šī jautājums Holandē Lūks. Viņš saka praktiski, kā var noskaņoties uz šo frekvenci. Ko izdarīt, lai tieši noskaņoties uz to frekvenci radītāju? Pats labākais tas ir klausīties kabalistu padomus, noskaņoties uz grupu, tāpēc, ka grupa tas nav sejas grupas, bet garīgs stāvoklis uz augstākā pakāpe, tāpēc, ka ja es rīkojos attiecībā saskaņā ar šo augstāko pakāpi un arī eju kabalistu ceļā, tas var to sasniegt. Šo saskaņu radītāju. Jautājums Čeks no Itālijas.
mērķis, kā nonākt harmonijā ar radītāju pie integrālā, pateicoties ar mīlestību, kā to var sasniegt. To, ka mēs ejam ķermenī, vai tā atceries avatāru, tāds cilvēks, kā tu viņu iedarbina, avatāru, tas ir kaut kāds cits kā ķermenis, tu viņu ieej un ka to iedarbina. Un viņš jautā, tātad jums jābūt avatāru ķermenī, lai sasniegt šo atdevi, šo frekvenci, šo avotu, šo gaismas. Es domāju, ka viņš jautā, kādā veidā būt saikne ar atdevi. Vai jābūt citā būtībā. Kad mēs runājam kā ķermenis, mēs te domājam par vēlmi. Un tikko es vēlos priekš otra to, ko viņš vēlās. Tas nozīmē, ka viņš grib sasniegt garīgo, es pielieku visas pūles, lai to izdarītu priekš viņa. Tad mēs esam saistīti mūsu vajadzībās, tā ir saikne. Man nevajag iet viņa ķermenī. Saikne notiek mūsu vēlmēs. Mārkma Aldons jautā, ko nozīmē augstākā sistēma? Mēs tikai par to runājam tikko. Nu, kas ir augstākā sistēma? Labi, es atbildēšu. Augstākā sistēma, tā ir atdeves sistēma. Ja mēs runājam par radītāju, par viņa vēlmi darīt labu saviem radījumiem, tas nozīmē, ka labais un mīlestība nozīmē, ka mums jāsasniedz līdzvērtība ar radītāju, būt tādiem, kā viņš absolūtā radībā. Tā ir mūsu labošanās, tas ir mūsu dzīves mērķis. Un visa jēga visam, kas mēs esam, kāds mums ir, pēc kā mēs dzīvojam, un lai to sasniegt, ir vajadzīga sistēma. Un augstākā, tāpēc, ka tā ir augstākā par manu vēlmi saņemt. Tā atnāk pirms manas domas, manas vēlmes, tā tieši darbībā ar visu to, ko es vēlos, tā ir gaismas darbība. Vienkārši es uztveru tikai jau to redzamo. Šī sistēma, ko mēs esam nākuši, un visa šī sistēma ar pasaulē, esmu dzirdējis varbūt tādas kā Sirotas par Sofīm, es nezinu, Rampin, visi šie vārtēja sistēma ar vienu mērķi. Izmantot visu šajā realitātē, lai atvest mani pie tā punkta, kur es varu būt līdzvērtīgs radītājam. Un katru reizi virzoties no nesaskaņas uz saskaņu, no dienas uz nakts, mēnesi, viss, kas ir garīgajā. Jēga tam visam augstākajā sistēmā ir novest mani uz augstāko līmeni. Līdz tam, kad es atklāju, ka šī augstākā sistēma, viss, kas eksistē, ir manī. Un vienīgais, kas ir no ārpuses manī, tas ir viņa būtība. Tas nozīmē, ka radītājs tādā veidā, ka es par viņu nevaru runāt, tāpēc, ka mēs viņu uztveram manā traukā. Es redzu realitāti savā tilpnē, bet man realitāte ir tāda, ka radītājs, es to nevaru runāt, bet par pārējo mēs uztveram to veselo augstāko sistēmu mūsos, un tā kļūst par mums, un kā runā kabalisti, kad mēs veidzam šo labošanos. Nu, teiksim, augstākā sistēma ir izdarījusi visu savu darbu, un tad mēs sākam to patieso dzīvi, to, ko kabalisti nevar aprakstīt. Tas ir, kā teikt, tauras noslēpums. Un tā mums ir Karamēlija no Rumānijas. Viņi jautā, mīlestība, par ko mēs runājam, attiecas uz to daudzumu saikni,
uz radītāju? Jā. Ar ko mēs esam atšķirīgāki un savienojamies virs šīm atšķirībām, jo globāk mēs varam sasniegt šo realitāti. Mīlestība, varbūt mums to var kaut ko turpināt. Kā saka kabalisti, mēs esam viena dvēsele, viena liela vēlme būt līdzvērtīgiem radītājiem, un šajā procesā mēs mācīsimies no sākuma līdz beigām, ka mēs esam it kā sašķēlusies. Tas nav tāds process, kā mēs to it kā iztēlojamies, ka tā ir kā vāze un tā plīst. Bet tā sašķelšanās ir tur, kur egoisms iet starp mums. Un katra lieta, kad pat tīrākā atdevi, tas ir egoists, tas ir izdevums priekš sevis. Pat ja es vēlos ir kā atdevi kaut ko realizēt priekš sevis, un mans lūdums ir priekš manis. Un tas ir pretējs radītājiem. Un tas ir līdzeklis, kādā veidā radītājs atklājas mums tieši pretējā veidā. Mēs to uztveru savu dzīvi kā it kā sašķelti, kā krīzi. Visi zinām, ka viss tas uztverpēji saistīti, bet saistīti ir tā, ka mēs esam kopā, bet nevaram siest viens otru. Bet kāpēc? Kāpēc eksistē tāds spēks, ka es gribu mīlēt pa īstam citus, bet, protams, lai arī man viņi mīlētu. Nu jā, un šī pretestība, labi, kāpēc? Kāpēc tā sanāk? Es gribu mīlēt, bet man tas nesanāk. Es jūtu tādu lielu spēku, pat materiālo spēku, kas neļauj man to izdarīt. Šis spēks, kā teikt, tā ir pretēji radītājiem. Es to uztveru caur savu vēlmi saņemt. Bet, kad mēs mācāmies, kā zinātnē, mēs pieliekam gaismu, un pakāpeniski mainām šo nodomu, un kad pārējām šo barjeru izējām no savu egoismu, tad mūsu sašķeltība, mēs sākam to labot. Tāpēc, jebkura saiksne ar citiem radījumiem, tā ir kā konvertējas mīlestībā. Un naida vietā, sašķeltības vietā, sāk atklāt, ka tā ir radītāja daļa, caur manu attieksmi, caur manu lūgu, savu man nepietiekošanos, es izlaboju savas attiecības un redzu, ka šī mīlestība, bet tas, ko es redzu savu egoismu, un tas arī sauc augstākais līmenis, uztveres, ka viss ir mīlestība. Un tikai tad, kad es uzskaru mīlestību, kā radītājā, tas saistībā ar citiem katrā, mēs par to jau runājam. Vairs Roms par to ir pieminējis. Tas ir mācībā par 10 sfirotam vienā no vēstulām, es neceros, kurā tieši viņš teica pār 4 mīlestības stadijām, un Rafa Laitmans mums stāstīja, ka šajās stadijās mums ir jāuztver radītājs un jārod tajā jebkurā saiknē, kas eksistē, ienākt mīlestībā. Un es redzu, ka visu šī mīlestība, vienīgi es to nekā nevaru uztvērt. Un tāpat visās saitēs, kas ir saistīts ar citiem, kas ir daļa no man dvēseles, es to it kā pieņemu un redzu, ka radītājs ir pilnīgs, jebkurā saiknē, tādā veidā es laboju šīs visas un redzu, kā to teikt, ka nav nevienu, tikai kā viņš, kā tikai šīs mīlestības, kā radītāja, viņš ir pilnīgs, viņš dod iespēju mums sasniegt šo leju kā puzlis. Mums ir šos gabaļus, kā viņus izsvēdam, lai bērns kā tos saliek. Vienīgais, kas ir sabojies starp mums, tās ir attiecības, bet tas nenozīmē, ka kaut kas nokrita, es nezinu, vienīgais,
kas mūsu šīs savstarpējās attiecības, kas ir kā sabojušās, kas ir kā šūniņas organismā, kurām ir jāstrādā pilnīgi saskaņā, bet viņam arī jāredz kā daļa visa liela organisma un saprast, jūs piederīgi šim organismam. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Tiklīdz mēs tādā veidā sākam strādāt starp sevi, savā starpā, tad mēs atklājam jaunu pakāpienu apziņas, kas arī ir tas cilvēka līmenis, tā pakāpe. Tad mēs arī kļūstam par cilvēkiem, kad strādājam, kad savienojam šo organismu, to veselo pilnīgo. Un sākam savtarpēji darbības, kur mēs jūtam to sevi, ko jauno pakāpi, kur radītājs mīlestība. Ļoti laba lieta, ko par šo var teikt, ka mēs esam radīti kā redzējums radītājiem, un ar radījumus iziet un sasniedzoši augstāko sistēmu, mēs sākam saprast, kur mēs, bet no sākuma mēs nezinām, kāds radītāja nodoms. Bet tikai tad, kad mēs to rekonstruējam šos gabaliņus, šo saiti, tikai tad mēs paceļamies, mēs saprotam to radītāju nodomu, tātad mēs nonākam līdz tam, ka mēs to redzam radītāju nodomu. Bet ne tas, ka es to radu vai konstruēju, nē. Tas saucas, ka no viņa darbībām es iepazīšu tevi. Tas ir kā lūgs, mums jāzina radītājs. Bet šeit ir jautājums no Latvijas, no Daigas. Es domāju, ka viņa ir meitene. Viņa jautā, vai tas nozīmē, ka mīlestība var būt no tā faktora, ka es mīlu tādas pašas lietas kā arī citi? Jā, tā arī sauc mīlestība starp mums. Jā, noteiktā mērā, jā. Moša mīlu Alvu, futbolu es arī mīlu. Alvu un futbolu kādālu. Es mīlu Müller, jā, tas ir labs, daudz savas. Es mīlu Itāļu, es arī starp citu mīlu. Es tur dažus mēnešus, kur biju tur dzēru. Nu, tagad jūtu to mīlestību. Jā, un tad redzi to saikni tagad starp Moša. Bet noteiktā mērā, jā, bet ja pēkšņi kaut kas notiek ar Mošu, un viņš iekšēji nokrīt, un vairs nemīlēs, pieņemsim futbolu, tad es vairāk viņu nejutīšu tādu tuvību ar viņu. Tāpēc, kādā mērā jā, bet ja mēs runājam par mīlestību, kas nāk no garīgā mīlestība, mīlestība, nav svarīgi, vai tas viņam patīk vai nepatīk, ir tikai tā nozīme, ka mēs esam vienkārši abi noskaņot uz atdevi. Tikai. Tas ir, kā mēs kļūstam par mēs. Un ja mēs runājam no kabalistiska viedokļa, tāpēc, ka mēs runājam par mūsu pasauli, par mūsu kārbiņu, tad mēs runājam par šo akademisko psiholoģiju. Es mīlu kaut kādas lietas, viņš arī tādas mīl. Nu, ja mēs it kā esam saskaņā vai arī sastapē kopā, tad mēs kā jūtam radniecību, bet tas ir mūsu pasaulē, bet ja mēs paceļam uz augstāko pasauli, tad mēs redzam to kā no augšu visu to, ko mēs darām šeit. Tas tāpat ir tā īstā mīlestības ar pāriem, māte, bērns. Viss tāds notiek it kā vienā kārbiņā, ko arī savs par pašmīlību. Mēs redzam, ka mēs to darām tikai priekš sava prieka. Tā mēs esam ieprogrammēti, ka mūsu smadzenes motivē darīt tikai tādas lietas priekš savā labā. Tāpat arī Frīds runāja, tā nav problēma, ja mēs runājam par šo pasauli, bet problēma ir tad,
kad jūs gribat sasniegt to augstāko, tad šī pašmīlība neļauj jums to ienākt šajā garīgajā, šajā atdeves īpašībās. Tāpēc arī mēs runājam par radīcību, par patieso tuvību, par atbilstību. Ja viens kaut ko mīl, tad arī otrs kaut ko lūkšu pasaulē. Tas nesagādā neradīs to saikni, bet tā saikne paliek tik ilgi, līdz es varu saņemt kaut kādu gandrību no ārēja, piemēram, dzert tādu, vēl kaut ko, un skatītos to pašu futbolu. Bet kaut kādā mērā, ja es nesņemšu no viņa kaut ko, un tā visa mīlestība, un tās vidas attiecības, ko es kā uztveru, tā kā izzūd. Mūsu dienās ar egoismu augšanu šie pāri izkrīt, tāpat kā mīlestība, kā fantāzijas. Tāpēc šis balons ir kā saplīst. Un tu redzi, ka šo vīrieti, jā, man ar viņu jādzīvot. Viss satikušā dzīve. Kāpēc? Vairāk nav tās mīlestības. Nu, labi. Tā, tad sakās mūsu vēle, bet jau pa vēlu. Nu, ko es gribu teikt ar to? Mēs otrā mīlām tās sajūtas, ko viņš nodot man. Tā ir laba sajūta. Lai man būtu labi. Es to mīlu, bet jā, tā nav viss, čau. Tad to nevajag. Bet garīgajā vārds mums par to raksta priekšaktā Zohar. Jūs varat atrast mūsu saitos to, tas 4 priekšrakstiem. Tur ir rakstīts, ka cilvēks kaut ko mīl, kā otrs, tai attiecībā, ka viņi mīl abas divas vienādas lietas, garīgajā mīlestība nozīmēs, ka viņi sasniedz vienu to pašu atdeves mīlestību. Un var teikt, ka viņi mīl viens otru kaut kādā noteiktā daļā, kā daļiņas. Un ja tā zinātniski uz to skatījumu, var teikt tā kā elektroni. Viņiem ir vienāda vērtība, viņi atrodas vienveid kā plaknē. Tāpat kā Ariels ir atdevē, bet es saņemšu pilnīgā saņemšanā. Tad būs tāds naids starp mums. Bet tāds ir šeit mūsu pasaulē, bet es vienkārši neuztveršu, jo pilnā atdevē es viņu neredzēšu. Mums nebūs nekādas saiknes līdz pat tādam līmenim, tāpēc, ja kura saikne garīgajā īstā, kad tu jūti otru, pilnā mērā emocijas jūtas, viņas sasniegums ir viss atkarīgs no tā, kā jūs atrodaties atdevēji. Un tad mēs nonākam līdz galīgam tādam ceļam, tad mēs jūtam kā viens vesels. Tas ir kā, kad es vienots, viņa vārds ir viens. Tad ir gaisa vienota un arī trauks ir vienots. Mums ir vēl viens jautājums no studenta no Eiropas. Kā mēs varam redzēt, ka šī realitāte, ko radītājs spēlē, kā mēs redzam, ka radītājs ar mums spēlē spēli. Mēs to nevaram. Mēs, kā mūsu pasaulē, ka ir tā olam, tas iziet no vārda elem, kas nozīmē slēpšana. Tādā veidā šajā noslēpībā šī pasaule, tas ir, lai sasniegt tas, kas, lai noslēpts, mums jāapceļ uz augstāku līmeni. Šajā brīdī, kā es nejūtu radītāju, un kas man var palīdzēt, neaizmirst par to, tas ir
grupa, vide, kur es izvēlos, vidē, kura man var piepildīt. Tas ir vienkārši, principā, ļoti labs jautājums. Principā, tas ir viss mūsu darbs tieši sagatavošanā. Tas ir kā radītājs, kā pienāk no aizmugures, kā bērndārzā. Viņi pienāk no aizmugures un tevi grūž un slēpjas. Un te pagriezies, kas tur ir? Tāpat arī radītājs. Tu pat dzīvi virzies un pēkšņi kaut kas notiek, ka tur policists, kurš tevi liek apstādāt mašīnu vai kāds sarunas vai $1,000,000 tur kredīts. Un domā, Dievs, kāpēc tas viss ar mani? Tad es pēkšņi atceros, tas radītājs. Viņš man izsauc un grib, lai es par viņu atceros, jo esmu aizmirsis. Un tas notiek ar mums. Ja mēs ir labi, ka 2-3 reizes dienā, bet tas ar mums var notikt, es nezinu, 60 reizes minūtē, kad mēs jūtam, ka tas radītājs atkarīgs no vides, kuru mani atbalsta, kuru bet šī domā, un šis ir vienīgais darbs, ar kur es tikai arī nodarbojos, kad es analizēju, un tagad es lūdzu varu, tu prasi vai radītājs? Nē, jā. Kur ir atšķirība? Ja kāds prasa, tas visu radītājs dara, vai tas, kurš mācās kabalas, saka, kā mācās kabalā, un viss saka, ka tas viss ir no radītāja. Kur ir tā atšķirība? Ir divas lietas. Tad mēs to darām līdz tā, kā līmenim, kad sākam to uztvert. Tas ir tāds kvalitatīvs pagrieziens, ja mēs mācam visu to, ko saka kabalisti, un darat, un tad 3-5 gadu laikā, tad jāapstās, ko mēs darām, tad ne tā. Ar ko vēl atšķir mūs no reliģijas, no citām metodēm, tas, ka mēs prasām radītāju izmainīt mūs, lai redzētu viņa labo tā vietā, lai prasītu radītāju izmainīt mūsu attieksmi, lai mēs justos labi. Tas nozīmē, ja mēs maināmies, tad mēs uztveram radītāju. Mums tāds interesants jautājums no Sāras no Francijas. Viņi jautā, jūs attīstat garīgo koncepciju, bet man liekas, ka jūs nekad nerunājat par metodi, kā izlabot šīs 125 pakāpes. Kāpēc mums neiedot to metodi, kā jūs kā soli pa solim, kā izlabot visu šīs pakāpes, visu šīs 125. Un to apspriest, kā mēs to izlabojam. Viss tas ir tagad pāriet no skolotāja skolnieka, tāds garīgais progress. Kāpēc mēs to nedarām? Mēs to vispār darām. Jā, tas ir visi raksti, ko mēs mācāmies. Pirmais, ko mēs darām, mēs izveidojam tādu kā vārnīcu, kur mēs runājam kā gaisu, un mēs iztēlojamies ne kā kādu bumbiņu, bet te kā atdeve un jebkuru vārdu, kuru mēs izvēlamies. Mēs neiztēlojamies tā veidā, bet mums ir savu vārnīca, to, ko mēs mācāmies kursu, un tas ir kabalas pamatos. Mēs mācam šīs koncepcijas Rabaša, Bāļsoma. Mēs mācāmies katru reizi šīs visas lietas, nav neviena kā viņš, šo garīgumu, visi šie elementi, visi šīs koncepcijas, un kad mēs tajās iesim, mēs sāksim iedziļināties tajā, par ko jūs arī jautājat. Jā, Sara, jūs zināt, es saprotu jūsu jautājumu.
Tāpēc, ka jūs gribat, tahlis, kas ir tā ivritā, jūs gribat uzreiz kā punktam plīt un to visu sasniegt. Tāpēc tas vajadzīgs tas ievads, es to visu zinu, jūs gribat reiz pāriet pie galvenā. Bet jums nebūs nekādas vēlmes, to, ko mēs sakām, ja mēs jums tagad atklāsim visus stāvokļus, pie skolotāju, pie biedriem, pie cilvēkiem, kas ir apkārt. Jūs nespēsiet pati sasniegt šos stāvokļus, šos pacelšanos, šos kritienus priekš labošanās. Kad es atnācu uz Kabulu vispār, es nezināju, ka man kaut kas ir jālabo. Es domāju, ka es gribu mācīties ar Ravu Laikmani, istabā vai Alānu. Nu, tas bija tāds cilvēki, kas arī mācījās. Nu, labi, ko darīt? Neko es negribēju labot. Es tikai gribu akumulēt, būt zināšanas, mācīties un būt harmonijā ar sevi. Saņemt atbildes, kur ir mana dzīves jēga, bet ko tam man jālabo? Nu, viņi runāja kaut ko tur, kā laboties, bet ko tas nozīmē, ka labošanās ir kā beigās to saņem radītāji. Nu, labi, tad dot man to radītāju. Nu, tas ir tā, saņemšanas perspektīva, tā teiksim. Tas, it kā būt šajā labošanā, un patiesām saņemt tos konkrētos tādus stāvokļus, ir vajadzīga gaismas ietekme, kas tevi virza uz radītāju. Pirmkārt, šī gaisma, kas tevi piepilda šām vēlmēm, tieksmi uz radītāju, un tāpat arī jūs piepilda egoismu. Un tā visu jūsu uztvere sākas būt virzīta attieksmē starp studentiem, starp jūsu biedriem, kas tieši iet šo ceļu, kas vēl sasniegt uz skolotāju, un tikai tad jūs sākat pievienoties grāmatu spēkam, jūs sākat izjust jaunu dimensiju, par kuru kādreiz jūs nedomājat, ka tāda eksistē. Nu, ne tas, ka jums kāds saka, bet jūs pats sākat izjust citas fenomenas, lietas, un tad jūs būsiet vēlēsties rast šo konkrētismu, ko darīt tagad, ko vēlāk. Viss tas aprakstīts brīnišķīgās grāmatās par Rabašu, Islama, kā šamati, tas ir dzirdētā. Tāpat šīs vēstules raksti Rabaša. Es esmu lasījis to visu. Tas ir kā mēs atkodramies visi vienā un tā pašā, ka gribam sasniegt šos stāvokļus. It kā tas ir kāds plāns, kur skaidrs, kādā veidā to mēs izējam un kādas ir tās beigas. Labi, ja es to lasītu priekš sevis, bet man ir jāpaceras un jāizvēlās, kā radītājs šajā līmenī, tad tas vienkārši būtu kā tukši vārdi, bet garīgā tā ir okeāns, jūtas, emocijas. Es nezinu, cik jums gadu, bet es varētu tā domāt, kā 5, nu tā kā mana meita, viņai drīz būs 5 gadiņi. Un man viņai arī tagad jāizskaidro par emocijām, par mīlestību, kā mīlēt, kā sīvieti vai kā vīrieti. Nu, bet viņa mīl, māmiņa, viņa mīl Lellas un es. Viņa mani mīl, ja es dodu viņai kāds dāvanas. Un tas viss būs, ko viņa jūtīs šajā stāvoklī. Un tāpēc, ja viņai tagad jāizskaidro 1., 2., 3., kā to darīt, kā to iemīlēt, šīs mīlestības jūtas stādies, tas, kas patiesībā ir labs mūsu ceļā, ka viss ir atkarīgs no jums. Jūs izvēlaties. Jūs izvēlaties šo pakāpienu, ar kādu ātrumu jūs to darīt. Tas var būt 10, 20, varbūt tas ir 1 gads. Tas viss ir atkarīgs no jums. Veiksmības. Jautājums no Holandes. Es domāju, ka mēs laikam šindātu atbildēju. Tā es vēlreiz pamēģināšu, jo viņš jautā, jo laikam es viņam atbildīšu.
ko nozīmē ciešanas, vai patiešām egoistiskā mīlestība nozīmē, piemēram, ja es kādu glābi citu un gribu tam palīdzēt. Nu, mūsu pasaulē tas patiešām ir it kā atdeve, bet tas ir mūsu pasaulē. Tas ir egoistiskas darbi, tas nav ne slikti, ne labi, tā ir dzīve, tā ir daba, tas ir tā, kā tas ir. Mūsu iekšējais filtrs, mūsu iekšējā programma, tā ir maksimālā saņemšana un minimālā darbība. Ja es gribu daru kādā prēkņi, ja es veltu savu dzīvi, bet ja es saņemšu kaut ko no tā, tad cilvēki, teiksim tā, tas tornis, kad izstrāga tas tornis, kas ir grīntornis, tad cilvēki lec ārā no stāv. Ja es varu glābt savu dzīvību, savu bērnu, tas priekš manis ir izdevīgi, bet ja nav nekā priekš manis, tad es to nedarīšu. Tad es nedarīšu, vienkārši to nejutīšu, ka tas man jau vajadzīgs. Tas ir tā brīvā izvēle. Un mēs zinām, ka šī brīvā izvēle notiek ar 4 faktoriem. Tas ir gēni, tas ir tagad tieši zinātnieki to vide, tad es audzināts ir būt, rūpēties par citiem. Ir tāda sena kultūra, kur man sevi pilnīgi jādod savas valsts labā. Ja mēs varētu redzēt, ka šīs pašmīlīgas programmas, es ciešu, es sevi atdodu, tas, lai nokļūtu mūžībā, to, ko es saņemšu pēc tam, es pilnīgi atdodos, un viss priekš tā, lai mani cienītu, varbūt valsts izdzīvos, vai ģimenes dzīvo, tas ir kaut kāds tā kā turpinājums. Un pēc tam, tā esmu iesaistīts, tātad cilvēki arī tā rīkojas. Bet, ja būtu izvēle, kur nav tāda iespēja, kā teikt, izdevīguma priekš sevis, un skaidrs, kā tas ir priekš citiem, priekš sevis, kāpēc es ciestu, kā tāpēc es principā to ciestu, ir tā dzīves jēga būt kā līdzvērtīgam radītājam. Tas ir saiknē ar viņa sakarā to es arī sāku mainīt sevi. Kā man sevi ir jāuzturās sevi, kādas vērtības es ieņemu, kādas sabiedrības. Es katru reizi kaut ko izvēlos. Agrāk, piemēram, bija aizliegtas narkotikas, bet tagad viņas pārdot uz katra soļa. Tad, kā mums stāstīja to Rafs Laidmans. Pēc tam Rafs Laidmans kā nākotnē, tas vispār viss būs tik vienkārši, mēs it kā pieņemsim kaut kāds pilnības, vai tikai būtu atvieglojums, kaut kāds narkotikas. Bet tikai saskaņā ar to, kad mēs sākam sasniegt radītājiem, mēs sākām mainīt šo it kā normu, tas ir kaut kāds prioritāts mani. Jā, tev jau viens labs jautājums saskaņā ar Kabalu. Tas ir, es domāju, Lubija, ka tas laikam no Francijas. Viņš jautā saskaņā ar Kabalu, mēs varam mācīt Kabalu nezinot Toru un tā. Jā, nekāda problēma. Tāpēc mums ir grāmatas speciāli rakstītas, ko mēs
patiesībā mācam. Mēs mācam Kabalas grāmatu Zoru. Vispār Zora bija uzrakstīta vitā, bet mēs to lasām Bāļslamu komentāriem, Raf Barak Ašluk, mēs mākam arī un Rabašu. Un tas ir tie pirmavoti Kabalas, un mēs mācam saskaņā ar tie, kāpēc tieši šos, tāpēc, ka šie labākā veidā atbilst mūsu attīstībai, mūsu dvēseles attīstībai, mūsu laikā. Mēs, principā, neko citu varam nelasīt, bet tiklīdz mēs sākam kaut ko sasniegt ar šīm grāmatām, ar šiem rakstiem, mēs sākam saprast, ka viss iekšējā sapratnes Torā mēs viņu sākam jau labāk uztvert. Bāļslams savos rakstos raksta Kabalas būtība, ka ir 4 valodas, ko mūsu viedi ir nodevuši mums visu šo sistēmu. Tas ir likumi, lūkšanas, tas ir kā mīti, tā kā Zor un kā citi. Un Kabalas valoda, tā ir 4. valoda. Un katra valoda, ko viņi izmanto, lai aprakstītu un nodotu noteikts parādības mūsu pasaulē. Viņi nevarēja to izdarīt, ja mēs pirms izmantojam mītu valodu kā Zorā. Tad viņi tikai priekš tā, lai aprakstītu tos notikumus, kurus nevar nekādā citā veidā aprakstīt. Bet tad, kad mēs lasām rakstus, protams, senos laikos tas bija tā, ka katrs bērns Izrēlā no ziemeļa līdz dievdienas zināja likumus, tīrības, netīrības, tas zina, ka katrs bērns sasniedza šo garīgo, viņi izgāja visu pilnīgi bībeles, viņi to sasniedza, bet mūsu laikos, kad egoisms tā izaudzis, tad tagad es atveru grāmatu, ko es redzu. Es atceros, kad mācījos rakstus, tur bija rakstīts par orgāniem, ļoti tādiem īpašiem orgāniem, un viņš tos salīdzināja, ka orgāni, ka rabi ir daudz lielāki vai tā un tā rabi. Redziet, tādas arī lietas tiek aprakstīta rakstos. Un tad vēl kāda sieviete vēl tur pie viņiem atnāk un saka, kas ir viņu dēls, tas nav viņu dēls. Un tad, kad šie ravi tikās kopā, tad viens no viņiem bija tāds ar restus, kad zem viņa vēdra varēja pāriet pat 2 vēši. Un visi šīs savi raksti, kāpēc par tādām lietām tikai runās? Tāpēc, tad, kad mēs tā pamazām pietuvamies šīm vērtībām, tad mēs saprotam, ka te nav domāts runāts tieši par šo, bet jūs paceļaties, jūs atklājat sevī, kā tas ir, kā tos pašam sasniegt šos stāvokļus. Tieši šīs grāmatas to arī apraksta augstākās pasaules, lai labotu mūsu dvēseles. Bet ar šo egoismu augšanu mēs redzam, es nezinu, ir ļoti daudz, kā teikt, Igritā teikt, piemēram, es daru kaut kādu ļaunumu tur, kādai govī, vai esam redzam, ka tas ir vērs, es arī to iedomājos. Bet, piemēram, Pesahā es redzu kādu vecu cilvēku, viņa brālis pirms 83,
kurš atnāca uz garīgajā pēc 25, nu tad kāds ķēniņš, faraons, kurš pāriet sarkano jūru. Nu, par to mēs vēl parunāsim lekcijā par realitātes uztveri. Es šeit neredzu iekšējo vajadzību, un tāpēc, kā priekš mums, kā teica arī, mums ir grāmatas Laitmana, Vāļslama, Rabaša, kurā mēs varam savienoties ar šīm darbībām un saprast, kas mums jādara šajā pasaulē, lai sasniegt šo augstāko pasauli, pa īstam sasniegt šīs rakstus, Zotora. Tā, nākošais jautājums Verona no Itālijas. Vai jūs varat izskaidrot sapratni, tas ir ticība augstākā zināšanā? Kas tas ir? Ticība augstākā zināšanā. Jā, es domāju, ka mums to nevajadzētu teikt. Nu, labi, jā. Jā, ticība augstākā zināšanā. Pēc tā, kad es analizēju, noteikti analīzi racionāli, pa īstam, nu, tieši līdz tam dziļumam es to izmācījos manā uztverē, ko es domāju, kā es jūtu, un tas visu šīs darbības, nu, visu, ko, un te es izvēlos apziņu. Apziņa augstākās sistēmas, augstākās pakāpes, kas atnāk man no grupas, un neskatoties uz to, uz manu arī iekšējo analīzi, es vienalga eju līdz ar grupu, līdz ar viņas apziņu. Kāpēc es to daru? Tas ir kā tā dīvaini, kad es tā runāju, tas tā realitātes uztvere. Mēs redzam, ka šī realitāte, viņi it kā filtrējas ar vēlmi saņemt, un katru reizi, kad mēs it kā labojam šo realitāti, tagad realitāte mainās pilnīgi. Visas iespējamās lietas, kas likās manī sliktas, ir brīnišķīgas, kā es to agrāk neredzēju, bet tas ir viss realitātes uztvere, un no te mēs runājam par ticību. Šī nav ticība, ko mēs runājam šajā pasaulē. Tad man bija 5 gadi, es ko darīju, es tev ticēju. Nu, tā apmēram. Man teica, kā tad uz mākoņa viņš tur ir. Īņģeļi, man kas aizsargā, tā ilko, nu, nav svarīgi. Viņam arī uz to runāja, un es ticu, tā ir ticība, bet tā ticība ir zemāka zināšanām, tāpēc, ka tā ir zemāka mana loģikas. Es to nevaru pārbaudīt pareizi, bet ir ticība zināšanās, ko es redzu, tam ir ticu. Ja es neredzu, tad es arī neticu. Tā. Tas, kas ir mūsu pasaulē, tā ir zināšana, tas tā zināšanas piegājiens. Tāds empirisms tāds. Te mēs neaizējam uz vēlmi saņemt, jo daudz reizes esmu teicis, tagad atkārtošos, ka, piemēram, ir kā kārbaņa, kā zivtiņa akvārijā, kā embrions iekšā, kā tas kas ir ārpus tā visa, kas tur var būt tāpēc, kāpēc viņš teiks, ka viņš ir labs, es redzu tikai kā tumsu. Un tā, kas ir ticība ar augstām zināšanām, kad man ir jātic, tajā sapratnē kabalisti, tā atdevē, un kabalisti man saka, tev ir jādara tādas darbības. To, ko tu redzi, tas nav tas, kas eksistē. Tas ir viss vēlmes saņemt, tas tik, ko tu redzi, bet tev ir jādara darbības. Es nezinu, kāpēc es to daru.
priekš manis, it kā tas ir muļķības priekš, un es vēlos saņemt, bet es veids tādu kā zinātnīsko aprēķinu, it kā veids eksperimentu, ko rakstā kabalisti grāmatās, ko saka skolotāji. Un no šīm it kā darbībām, no gaismas, kas man izlabo, un šī piepūles, mana apziņa aug, un tad ticība iet apziņā, tad es to uztveru, iepazīstu, un šī apziņas augšana, nu pat tas ir tas, ka nevēlamies saņemt, bet citā traukā, kuru sauc par atdevi, tas ir punktiņš man sirdī. Nu, tas ir ticība augstāk par zināšanu, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam virzīties, un tāpēc zinātnieki, viņi visu laiku runā, ka mēs nevaram augstāk, ka mums vajag šeit pilnīgi tik skaidrībā. Viņi nevar pacelties augstāk, tāpēc, ka tas ir jāizmanto viņu īpašības. Mums vēl par to parunāsim. Tā, mums vēl ir jautājums. No Vasiļķa no Slovenijas viņi jautā, kas ir tas par instrumentu, kas palīdz atrast mīlestību virs naida. Ko tas nozīmē? Vai būs pietiekami savienoties ar sirdīm? Nu, tās vēl. Kas ir tas par instrumentu, kas palīdz caur naidu atrast mīlestību? Tā ir kaut kāda saikne starp mums. Nu, jā, tas ir labs jautājums. Man ir mazi bērni. Un viņi tā ņau, visādi. Viņi katreiz manas rokas. Viņi parāda, ko viņi grib. Ja mēs tā varam paralēli ar mums, tad nevajag fiksēt kaut ko šeit. Mums ir jāprasa fiksēt šo, mums ir vajadzīgi prasīt pareizās lietas, jo dažībā mēs visu saņemam to, ko mēs prasām. Ja mēs prasām, pieprasām citas lietas, kas nav pareizas, viņas atnāk, mēs tā saprotam, kā pretēji, ka tās nav pareizas. Tas notiek tikai tad, ja mēs turamies šajā saiknē ar radītāju. Tas ir absolūtā mīlestība, atdevi, ja tas ir tā, tad piemēram, šeit es redzu Arielu, es ir kā jūti naidu pret viņu, bet ja, nu, man nav pukņa sirdī, kā man ir tikai tāds eksperta, tāds, kā es novēroju, te es jūtu, ka es to identificēju sevi un neieredzu Arieli. Bet, ja man ir punktiņš sirdī, un es to turu mērķi, to virzienu, tad es izvēlos šo vidu, tad es prasīšu, kāpēc ar mani tā? Kāpēc es jūtu naidu, no kurienes viņa nāk? Kāds iemesls tam visam, kāds instruments ir vajadzīgs, lai to visu mainītu, būt augstāk visu šīm jūtām un redzēt, kā es varu attīstīt, neskatoties ar jūtām, attīstīt mīlestību. Un visi šie instrumenti, par kuriem mēs runājam, tas ir instrumenti, kas, ko mums māca kabalisti. Viņi mums saka, ka visas emocijas jūtas šajā pasaulē mums viņas nenospies, pacelt, mums ir virs, viņi ir jāzinoši mīlestība. Tāpēc mīlestība, kas pārklās visu notiekušu naidu. Mums vēl ir jautājums no Agnes, no Horvātijas. Vai patiešām, ka jūs ticat, ka radītājs ir mīlestība, labums, tad kāpēc ir tāda sajūta, ka viņš ir mums atstājis? Tas ir tāda darbības sajūta, labums samatu, ka viņš tā izdarīja atstājis mūs. Ir labs raksts
pasauli. Mēs to mācīsimies, jā, nākošajā nodarbībā ļoti labi, tad ļoti labi. Jā, tā mēs reizē arī izjūtam. Jā, mūsu šīs realitātes uztveri, ja mēs to izmainīsim, tad redzēsim, ka tas ir labs un labu darošs. Sākumā es redzu, ka viņš labu darošo tikai priekš manis. Pēc tam es redzu, ka to viņš dara vienmēr attiecībā pret mani. Pagājušajā un tagad un nākošajā, tad es redzu, ka viņš to dara ne tikai priekš manis, bet arī priekš visiem arī pārējiem. Tas ir dažādi attīstības radītāji līmeņi. Ja mēs runājam, saskaņā ar to rakstu pasaule, Bārns Noms, tur mums saka tādas realitātes. Mēs parunāsim par to nākošā nodarbībā. Viņš mums saka, kāpēc daba tāda harmoniska, tāda pilnīga, kā tas embrions mācamies saņem tik labu, tik daudz rūpējas. Un kad tu izaudz, tad redzi, kā pret tevi attiecas daba dzīve, viss slikti. Tev ir jāizdzīvo, tev ir jāstrādā, tev ir grūti, kur tā ir tā mīlestība, kur tā ir radītā mīlestība. Kāds tic, ka viņš mūs ir atstājis, ka mēs esam cienīgi šai mīlestībai. Ir Dievs, kas mūs mīl, un ir ļaunais, kas ir vēlns, kas mūs nemīl, vai daudz dažādi tādas būtnes, kas par to atbild, un tāds daudz dažāds raksti, kas mums kā to viss izskaidro. Bet ir tāda atšķirība starp šīm divām metodēm, kā to uztvert. Tas ir kā dabas iedarbība. Mēs redzam, kā mēs to uztveram, ka viņš mūs ir atstājis. Tas ir mūsu nepietiekošās uztveres. Piemēram, kāds uztver mani kā sliktu, bet ja ir man labas attiecības, labs nodoms, viņš to redzētu, tad uzreiz to savādāk man uztver, tāpēc viss atkarīgs no uztveres. Jā, tā, Esperanto no Spānijas, viņi jautā, ko mēs varam dot radītājiem, ja viņam ir viss, 100% atdevi. Ja mēs saņemam to, ko viņš mums dod, tad mēs ņemam dodam viņam 20%, kā vecāks, kurš ir saismo par to, ko viņš atdot savam bērnam. Tātad tas viss, tas ir, kas patiesībā dos viņam tādu laimi, tas, ka mēs augsim, viss tā realitāte tā sagatavot priekš mums. Un tas arī viss uz šodienu. Mēs esam pateicīgi jums par jūsu jautājumiem. Turpiniet, lūdzu, jūs sūtiet burvīgi brīnišķīgi jautājumi, kas palīdz mums un vairāk izskaidrot šīs sapratnes. Un redzēsimies nākošajās nodarbībās.